Tātad pati pirmā sastapšanās Aspāzijai ar Zelšu Līgavu bija ar Lautenbachu Jūsmiņu, un pēc tam bija diezgan ilgs laika pārtraukums, kurā ar Zelšu Līgavu nekāda saskari Aspāzijai nav. Un Šveicē Aspāzija vēlāk raksta par to, ka viņi Šveicē saņem šos Lautenbacha Jūsmiņa puškaiša pasaku sējumus. Un ļoti aizraujas ar tiem, un sākas tāda ļoti intensīva šo pasaku lasīšana, studēšana, pētīšana. Diemžēl Dzejnieku personiskajā bibliotekā visi šie krājumi nav saglabājušies, un ir tikai dažas burtnīcas, kurām var spriest, cik daudz un aktīvi tās ir lasītas, pētītas, studētas. Un šī ir, piemēram, viena no tādām, bet arī var redzēt, ka galvenokārt to ir aprakstījis un apskribelējis no visiem stūriem Rainis. Aspāzija to dara citādi. Viņi šīs studijas izpaužas tādās burtnīciņās. Tā ir vēl viena tāda pat brošūra pasakām, un atkal ar Raiņa komentāriem augšā, apakšā un dažādās vietās. Aspāzija. Un otrs fakts tajā pašā Šveices laikā, kopā ar šiem te sējumiem pienāk arī dažādi gadagājumi no Ata Ķēniņa veidotā žurnāla Zelktis, kurā 8. gadā ir publicēts Fallija Zelša Līgavas variants. Aspāzija pati vēlāk saka, ka viņa to ir izlasījis ar lielu interesi un ir ārkārtīgi vīlusies. Viņai nepatīk. Un viņa saka, bija pārāk seksuēls. Un ka viņai, bet tālāk skatot jau tādā kontekstā, gan Lautenbachu, gan arī šo Fallija darbu, Aspāzijai liekas, ka darbs ir daudz dramatiskāks un tas prasa dramatisku formu. Un ka šī episkā, liroepiskā forma viņai neliekas īsti piemērota. Lūk, šādā pavisam mazā burtnīciņā, tad no Aspāzija ļoti aktīvi mēģina pētīt, lasīt un analizēt šīs pasakas. Lūk, šādi ļoti detalizēti, kur parādās gan dažādi temati, parādās, piemēram, Madlienas baznīcas tēma, kas izvēršas vēlāk Lugā torņa cēlējs. Un tā kā šeit ir ļoti, ļoti daudz ar visiem numuriem atzīmētas lapas konkrētie pasaku numuri. Līdz arī nonākam jau pie augšā tātad redzam Zelša Līgava. Un Zelša Līgavai tātad ir atzīmētas visas attiecīgās nodaļas. Katrā sējumā, katra sējuma daļā, kura no šīm pasakām vai variantiem saistās tieši ar zelti. Bet, protams, ka ar to jau nekādā veidā neaprobežojas un aizsākas Šveicē droši vien, bet pēc tam tā daudz aktīvāk jau pēc pārbraukšanas mājās Latvijā 20. gados, tas process, kas ir raksturīgs abiem dzejniekiem visam mūžam, jo visas tēmas, visi tiek apspriests, viens otram iesaka, atkal notiek šīs pārrunas, ko mums vajadzētu, kādā veidā vajadzētu. Un ļoti interesanti ir tas, ka 21. gadā Aspāzija vispār no sākuma pārliecināta, ka tas darbs jāraksta Rainim, jo pirmkārt pasaka, simboli, Rainis jau, kā saka, ir iesitis roku uz kaut ko tādu, un ka tas un pilnīgi tā kā viņu uzrunā. Rainis arī ir radāmajās domās uzrakstījis tādu diezgan izvērstu plānu, kādai vajadzētu tam visam izskatīties. Un ļoti interesanti, tas gandrīz vai pa visām šīm 7 ainām pilnīgi sakrīt ar to, ko vēlāk raksta Aspāzija. Un tagad ir jautājums, es neesmu tik pārliecināta, ka tas ir tīrs Raiņa variants.
Tā kā Aspāzija daudz ko ietekmē un kurš kuru ietekmēja. Es domāju, ka tas ir viņu kopīgi izstrādātais plāns, bet pilnīgi atbilst visas šīs ainas par to, kā Zaltis ierodas, kā viņš ierodas šajās kāzās un aizved Ziednesi. Un praktiski tiek izanalizēts it kā šādā veidā izejot cauri visām 7 ainām un ļoti precīzi tas viss iezīmējas. Bet tas ir 21. gads, nekas vairāk nenotiek. Tālāk 24. 25. gadā dienas grāmatās arvien biežāk sāk parādīties tādi ieraksti, kā Rainis uzskaita, ka Nerons, Kleopatra, viduslaiki, Giordano Bruno, 2. līnija, Grahs, Aleksandrs Gilgamešs, Kleopatra, Cēzars. Jūs, man liekas, varat paši papildināt, ar ko, kas jums ienāk prātā, bet beigās Rainis nav īsti apmierināts ar to, ka kas augstāks vajadzīgs, kas būtu mūsējs. Tātad, kas varētu būt mūsējs? Domāju, ka Aspāzija viņa bīda, ka mūsējs varētu būt šī Zelša Līgava. Bet, tas atkal tā velkas. 25. gadā ir viens ieraksts, kas gan man ļoti patīk. Un tas noteikti ir Raiņa un nevis Aspāzijas skats, jo šādu bioloģisku attieksmi pret zeltu varētu būt tikai Rainim bijusi. Zivīm ir visi orgāni sarukuši, lai būtu vieglāka peldēšana. No sauszemes ūdenī atpakaļ gājuši. Kustoņi pazaudē matus, ausis, kājas, āda top gluda, zeltiem vēl drusku matu, bet bez ausīm. Kā zelts varētu būt bez ausīm, to es īsti nezinu, bet Rainim ir šāds te ļoti tāds skrupulozi bioloģiski attieksme. Bet vienalga tālāk nekas nericinās. 26. gadā vakar Iniņa ierunājās par lielu darbu. Tas ir pavasars. Rudenī taisām plānus ar Iniņu. Varbūt ņemšu Zelša Līgavu. Bet tā ņemšana ļoti ir ievilkusies. Un beigās Rainis saka, viņš atkal uzskaita, kādu darbi varētu būt, un Rīgas ragana vai Zelša Līgava ar jautājuma zīmi. Liekas, ka viņi beidzot tos debatus sadalīja. Rainim paliek Rīgas ragana, Aspāzija saprata, ka viņa neko nesagaidīs uz Zelša Līgava, ir jāraksta viņai pašai. Tas ir 26. gada rudens un 27. gadā Aspāzija ļoti aktīvi ķeras pie darba un sāk pati šo lugu rakstīt. Tagad jau no Zelša Līgavai bija tik daudz materiālu, ka varēju no jēlvielas uzcelt patstāvīgu darbu. Un man taisni likās, ka nevis episkā forma vien būtu apstrādājums veids, kā jau to minējies dzejnieks, bija izvēlējušies, ka minētie dzejnieki bija izvēlējušies, bet ka te derētu moderna drāmas uzbūve. Pirmais un galvenais Aspāzijai man ļoti patika šī Ilzes mītu tēma, jo es domāju, ka Aspāzija savā darbā ir tuvāka šiem grieķu mītiem nekā tai tīrai pasakai. No pasakas viņi paņem formu, bet to būtību, to viņi daudz vairāk saskata šajā grieķiskajā mītā, un tieši tā varbūt ir tā puse, kas viņai ir ļoti būtiska un ļoti svarīga likusies. Un līdz ar to Aspāzija pati tātad uzsver, ka tā ir teiku drāma, bet šai teiku drāmai ir saglabājies manuskripts. Tāda Aspāzija izskatās, tas ir tieši 28. gads, tātad, kad luga ir jau uzrakstīta. Grūti saskatāms zils vāciņš. Aspāzijai nemaz nav tik raksturīgi, tā kā Rainim tos krāsainos vāciņus likt, bet Zelša Līgavai tāds ir.
zils ar tādu sarkanu uzrakstīņu zelšlīgavu. Nu, tālāk ir šī titulapa, un personāžus mēs jau analizējām, te nu viņi parādās Aspāzijas rokrakstā. Tātad visa šī te personāžu līnija. Zelšlīgava ir viena no tām retajām lugām, kurā ir saglabājies rokraksts. Un nevaru galvot, ka tas ir absolūti pilnīgs, bet katrā ziņā ar dažādiem varbūt labojumiem viņš tomēr it kā iziet cauri visai lugai, un es domāju, ka pamatā teksts ir diezgan labi saglabājies šim manuskriptam. Aspāzija ļoti konkrēti un precīzi šeit iezīmē šīs divas līnijas, divas pasaules, šo reālo, horizontālo pasaules uztveri un vertikālo, kas saistās ar zelti, kas saistās ar šo garīgo pasauli, ar šo zemūdens pasauli. Un arī šajās te piezīmēs, kur viņi vēl ar Raini par to visu spriež un studē, tad tas, par ko bija runa, ka grieķu mītos nav nemaz tik izteikta ūdens puse, ka Rainis arī to iezīmē kaut kur, acīm redzot, viņas sarunās veidojas tas, ka vai ūdens, vai pazemi. Tātad tas it kā saplūst kopā, un viņi pieļauj it kā šīs divas jomas it kā pats sapludināt šajā te garīgajā vertikālē. Un tas, ka šī garīgā vertikāli ir ļoti cieši saistīta ar reālo pasauli, ka Zeltis uzsver, ka tiek audzētas sēklas, ka tiek dzirdināti augi, un ka tikai pateicoties tam viņi var izplaukt ārā saulē. Bet savukārt viņš augst pēc šīs saules, kas iespīdētu dzīlēs, lai varētu turpināt visu šo te darbu. Un kas tad ir šī zeme, ja šī pazeme, šī ūdens dzīle, ja Ziednieks sākumā to tā diezgan nicīgi it kā nenovērtē, tad Zelts cenšas viņai to skaidrot, ka pati zemes sirds telpo. Te ir pašas dzīves sākums, spožās gaismas pirmdzimtība, nakts un diena ir tik daļas viena paša lielā laikā. Kas vēl ir šī pazeme? Smadzenes ir zemes saknes, vasara ir ziemas sapnis. Un Zelša sapnis savukārt ir tas savienot šo horizontālu, vertikālu, šo reālu pasauli ar šo it kā mītisko, varbūt garīgo pasauli. Un saistībā ar Ziednesi viņš it kā redz šo iespēju šīm divām pasaulēm satikties. Un tad, kad Ziednieks atgriežas uz zemes un Zelts viņu atdod gredzenu, tad viņš saka, ka simbols bija viņš apvienībai, tas gredzens, virzemē ar zempasauli. Tagad paliek abas šķirtas, sāpēs viena otru meklēs. Ja šie pārējie reālie varoņi dzīvo tajā horizontālajā telpā, tad Ziednese, manuprāt, ir tas cilvēks, varbūt tas personāžs, kurš darbojas it kā tāds robežas situācijas. Jo tas, ka Ziednesi aicina šis ezers, tas, ka viņi izjūt šīs ilgas, šo it kā kaut kādu dīvainu tieksmi, ieskatīties šajā pasaulē, tā ir jūtama jau pašā sākumā. Bet, protams, ka viņas attīstība un izpratne par to nāk ļoti vēlu. Zelts viņu raksturo un saka, ka viņi ir atšķirīgi no pārējās šīs horizontālās pasaules. Tu par smalku zemes smagmei. Un diezgan ilgs ceļš tiek prasīts, kamēr Ziednese nonāk līdz tam, kad viņi ir sapratusi, ka miesa mainās tūkstošu veidos, paliekoši tik gara skaistums. Un šī it kā, kur Aspāzija arī to uzsver, ka vai tiešām šīs divas pasaules var sastapties tikai nāvē, šī pārvēršanās it kā jaunajos ātomos,
es kaut kā šīs beigas nesaskatu tik varbūt traģiskas, lai gan, protams, formāli pieejot zelts tiek nošauts, Ziednese arī dodas nāvē, bet varbūt tas ir tas aizsākums šai pasauļu tādai saskarei un mēģinājumam, kad pārvēršoties it kā šajās jaunajās mikropasaulītēs, viņiem būs iespējas saskarties un varbūt veidoties dzīvei, veidoties pasaulē uz mazliet citāda varbūt pamata. Tāds varbūt mēģinājums. Paldies!